Jau stāstījām, ka šogad labvēlīgie laika apstākļi ļauši agrāk kā citus pavasarus uzsākt pilsētas ielu sakārtošanas un uzturēšanas darbus. Pilsētā turpinās kaisāmā materiāla savākšana un Grants Saguma iela sakārtošana. Mēs arī šobrīd esam uzsākuši Grants ielu planēšana, kas jau ir pirmo reizi izdarīta visās pilsētas Grants ielās. Tāpatās arī tiek veikta Grants nomaļu šī profilēšana. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ko mēs arī mēģinām plānot savos darbos, ir šī nomaļu norakšana, kur ir nomalēs, kur ir sakrājies šis ziemas kaisāmais materiāls, ir arī gadiem veidojušies šie uzaugumi, kas, protams, neļauj ūdenim noplūst no brauktuvas un attiecīgi arī ziemas periodā veido lielāks bedres un ir grūtāk uzturēt šo brauktuvu. Līdz ar to tas ir viens no darbiem ir šī Grants nomaļu norakšana, lai uzlabotu to zem ielas klāteni. Loģisks ir jautājums, kādēļ nepieciešams norakt zemes uzkrājumus ielu malās un kādas problēmas tie var radīt. Būtiskākais un svarīgākais attiecībos, kas tiek panākts ar šo nomaļu norakšanu, ir tas, ka ko dara šis uzaugums? Šis uzaugums kavē ūdens atved no ielas klātnes. Ja ūdenim paliekot uz ielas klātnes, attiecīgi, protams, pastiprināti tiek bojāts šis asfaltbetona segums, veidojās bēders un sevišķi izteikti tas ir kādos ielas posmos, kur ir sliktāks šis asfaltbetona segums, kā šobrīd esam Lībiešu ielā. Protams, asfalts nav jauns un tāpēc sevišķi būtiski, lai šie defekti neveidotos vēl vairāk brauktuvai, ir tas, lai ūdens maksimāli ātri tiktu atvadīts no brauktuvas klātnes. Šogad plānots norakt nomalas Lībiešu ielā, Turaidas ielā, Karostā, Grīzupas ielā, Kuldīgas ielā, vai precīzāk sakot tur, kur vēl saglabājusies atklātā lietas notekūdeņu notece. Atgriežoties pie Grants Saguma ielām, šogad ir veikta ielu panēšana 30 km garumā. Tas nenotiek pēc kāda noteikta grafika, reiz nedēļā, reiz divās nedēļās, bet, protams, ka tiek sekots līdz šim Grants ielām, šim Grants ielas seguma stāvoklim, un tad attiecībā pēc tās vajadzības tad arī veikt šī planēšana. Ierasti pavasara sezonā tas, protams, ir biežāk, jo ir šie nokrišņi, nepatstāvīgie laika apstākļi. Vasaras sezonā, protams, atkal ir retāk, ja nav šie ilgstošās lietus, un tad arī šīs klāteni tiek saglabāti ilgstoši kārtībā. Šogad komunālā pārvalde turpinās arī Grants Saguma iela atjaunošanas programmu. Grants programma, kas ir veiksmīgi iesākusies iepriekšējos 2 gados, arī šogad turpinās. Un šajā gadā ir paredzēta atjaunot aptuveni 10 km Grants Saguma, kā ir ierasts visos pilsētas rajonos, kur nu vēl šīs Grants ielas nav atjaunotas. Tāpat komunālā pārvalde turpinās Grants Saguma iela apstrādi ar pretputēšanas materiālu. Protams, tas var notikt tikai tajās ielās, kur atjaunots Grants Sagums. Ir visnotaļ ļoti daudz pozitīvas atsauksmes, arī pašvērtējam to, kā izdevušos pasākumu priekš pretputekļu, tā teikt, nodrošināšanas. Tāpēc arī šogad turpināsim, iespējams, lielākā apjomā. Tas ir atputekļojot visas ielas, kuras ir šī Grants programmas ietvaros jau sakārtotas, un attiecīgi arī atputekļojot tās ielas, kuras šogad šīs programmas ietvaros tiks sakārtotas. Vēl ļoti svarīgs pavasara darbs ir grāvju sistēma un gūlīju tīrīšana, lai lietas notekūdeņi varētu noplūst un neveidotos peļķis uz ielām. Tradicionāli pēc ziemas tajās ir uzkrājušies dažādi gruži, kas kavē ūdens atplūšanu. Papildus visiem citiem darbiem, kas šo pavasarī uzsākt, tad taisnībā esam sākuši arī par lietas ūdens kanalizācijas sistēmām. Ir laiks pienācis parūpēties, un tad viena no lietām, kas šobrīd tiek veikta, ir šī novadgrāvju apsekošana un arī tīrīšana kaut kādās vietās, kur ir manām šie aizsērējumi. Lielākie darbi, kas šobrīd tiek veikti, tiek Zaļās Birzas rajonā, ap Alsungas ielu, kur mums ir bijuši jau iepriekš sūdzības arī par šīm applūstošām teritorijām. Un tad šobrīd tur tiek tīrīta gan esošā grāvju sistēma, gan atjaunoti, gan papildus izrakti jauni pievadi, lai savienotu ar esošo lietas ūdens kanalizācijas sistēmu. Tas, kas vēl attiecībā uz lietas kanalizācijas sistēmu šobrīd tiek veikts Liepājā, tad arī ir uzsākt arī
kaut kādu avārijas vietu likvidēšanu, arī lietas ūdens kanalizācijas slēgtajai sistēmai, kur ir dažādi pievadi, ir bojāti ziemas sala rezultātā, atkušņu rezultātā, un tad arī šīs vietas tiek labotas. Paralēli jau veicamajiem darbiem komunālā pārvalde gatavojas asfaltbetona ielu sakārtošanai. Tas varētu notikt tik līdz gaisa temperatūra paaugstināsies vismaz līdz 8 līdz 10 grādiem pēc Celsija.